Kas vakardien notika ar procentu likmi Amerikā? Vai Federālā rezerve paziņoja par aktīvu pirkšanu, jeb šo saucamo QE, par to šajā video. Vakar, kā jau bija prognozēts, procentu likme tika samazināta par 25 bāzes punktiem. Federālā rezerve paziņo par to, ka viņi iepludinās iekšā 40 miljardus ASV dolāru pērkot valsts obligācijas. Vai tas saucamais QE? Tad, diemžēl, īsti nē, jo tas ir tāds īstermiņa likviditātes nodrošināšana, nevis tāda ilgtermiņa ekonomikas stimulēšana. Līdz ar to tādām īstam QE vēl ir laiks. Runājot par šiem 40 miljardiem, Federālā rezerve to iepludinās tirgu nākošo 30 dienu laikā, sākot ar 12. decembri. Vakardien oficiāli Trumps palaida gaisā savu šo Trump Gold Card un Trump Platinum Card, jeb tas nozīmē to, ka, ja tu investē Amerikā vismaz 1 miljonu ASV dolāru, saņem šo Gold Card un ātrāk izskatīšanu uz šo uzturēšanos atļauju un citas priekšrocības, kā arī, ja tu investē 5 miljonus ASV dolāru, tad saņem šo Platinum Card, kur arī saņems ātrāk izskatīšanu, kā arī uzturēšanas atļauju uzreiz uz 270 dienām un vēl citas lietas. Ja tev interesē kripto, tad ieskaties manu profilu apraksta linkā.